Labdien, kolēģi! Man ir prieks sveikt jūs mūsu otrajā seminārā, kura tiks apskatīti jautājumi par migrantu tiesībām. Sākumā man būtu viens jautājums, vai jūs labi mani dzirdat? Tā, man saka, ka labi. Tātad tie no jums, kas klausījās iepriekšējo semināru, tie noteikti atcerās, ka mēs pabeidzam ar jautājumu to, ka migrantu tiesības izriet no virknes starptautisko, reģionālo un nacionālo tiesību aktiem. Un šodien mēs mēģināsim apskatīt gan to aktu kopumu, gan arī ieskatīties īsti katrā no tām tiesību grupām, kā tad tas viss izpaužās realitātē. Un sākumā, lai mēs saprastu, par ko mēs apzīmējam ar migrantu tiesībām un arī ar migrantu pienākumiem, mums būtu jāapskatās, cik tad īsti ir migrantu kategorija. Un Latvijas gadījumā būtu noderīgi apskatīties migrantu kategorijas, kas eksistē Eiropas Savienībā. Un tad jūsu ekrānos jūs varat redzēt vairākas migrantu kategorijas. Proti, tie ir Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un arī viņu ģimenes locekļi, kas dzīvo citā Eiropas Savienības dalībvalsti. Tie ir Eiropas ekonomiskas zonas valstu un Šveices pilsoņu ģimenes locekļi. Tie ir Turcijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, jo viņu statusu Eiropas Savienībā reglamentē speciālais nolīgums, kurš tika noslēgts pirms 50 gadiem. Tas ir valstis, kuras ir noslēgušas divpusējos vai daudzpusējos nolīgumus ar Eiropas Savienību, piemēram, Eiropas asociācijas līgums, kurš ir noslēgts starp piemēram, Bosniju un Hercegovinu un Eiropas Savienību un tās dalību valstīm, vai Moldovu un Eiropas Savienību un tās dalību valstīm, kuros arī var atrast dažus norādes uz migrantu un tiesībām. Mēs varam runāt arī citās kategorijās, piemēram, mēs varam runāt par Eiropas Savienības ilgtermiņa iedzīvotājiem, tā saucamiem zilās kartes turētājiem un viņu ģimenes locekļiem. Zilās kartes turētāji ir migranti, kas skaitās augsti kvalificētie migranti, un viņu ieceļošanu regulē atsevišķi no pārējiem migrantu kategorijām. Viņiem paredzēti zināmi atvieglojumi, piemēram, viņi var nekavējoties iebraukt kopā ar visu ģimeni, kad gadījumā, ja mēs runājam par cilvēku, kurš strādā kādu algotu darbu citā valstī, valsts var noteikt līdz pat 2 gadus gaidīšanas periodu, pirms viņš var uzaicināt ģimenes saskaņā ar Eiropas direktīvām. Tie varētu būt pētnieki, studenti, au pair, aukles, brīvpratīgie, sezonas darba ņēmēji, kas strādā lielākoties kaimiņu valstīs, vai turisma sektorā, vai lauksaimniecības sektorā, piemēram. Tie var būt uzņēmuma ietvaros pārceltie, jeb norīkotie darbinieki, kuri strādā citas valstis, piemēram, paņemsim kādu lielo starptautisku uzņēmumu, kurš norīkoja dažus darbiniekus strādāt Latvijā pāris gadus, taču viņa juridiskais status ir īpašs, jo tā ir īpaša procedūra un arī īpaši imigrācijas vīza, ja uzturēšanas atļauja Latvijas gadījumā. Tad tie ir cilvēki, kuriem ir vajadzīga starptautiska aizsardzība, kas nozīmē, tie ir patvērumu meklētāji, vai arī cilvēki, kuriem jau ir piešķirta alternatīva aizsardzība, vai pagaidu aizsardzība, vai bēgļu status, vai tie būtu arī cilvēku tirniecības upuri. Un pēdējais ir situācija, kad kāda persona atrodas valstī pārkāpjot imigrācijas likuma normas, vai arī persona ir ieceļojusi atbilstoši imigrācijas likuma normām, taču ir nelegāli nodarbināta.
Ja? Cilvēki, kas atrodas tā saucamajā neregulārajā situācijā. Tātad mums ir tās vairākas kategorijas, un attiecīgi runājot par cilvēktiesībām, attiecībā uz cilvēktiesībām jāatcerās, ka cilvēktiesības ir visiem migrantiem neatkarīgi no viņu statusa. Savukārt, ja mēs runājam par atsevišķām tiesībām, kas ir saistītas ar sociāliem vai kultūras jautājumiem, piemēram, ja runa par kaut kādiem sociālajiem pabalstiem, te gan starptautiskie dokumenti atļauj atšķirīgu pieeju atsevišķām migrantu kategorijām. Nedaudz par terminoloģiju, jo parasti par viņu visi strīdās. Un es zinu, ka noteikti lielākā daļa no jums, jūs neesat juristi, bet mums nedaudz tā terminoloģijā būtu jāpaskaidro. Patvērumu meklētājs ir cilvēks, kurš ir Latvijas kontekstā trešās valsts piederīgais vai bezvalstnieks, kurš izsaka vēlmi iegūt bēgļa vai alternatīvo statusu. Ja? Šo vēlmi viņš var izteikt vai uz Latvijas robežas, vai jau atrodoties Latvijā. Un tātad, kamēr netiek pabeigts administratīvais process par statusa piešķiršanu vai arī otrādi par atteikumu piešķirt attiecīgu statusu, viņam ir patvērumu meklētāja status, un viņš atrodas Latvijā. Viņam tiek izsniegts speciāls dokuments, viņam ir tiesības uzturēties Latvijas teritorijā. Bēglis savukārt ir trešās valsts piederīgais vai bezvalstnieks, kurš baidoties no vajāšanas sakara ar viņu rasi, reliģiju, tautību, piederību pie noteiktas sociālās grupas vai politiskiem uzskatiem, atrodas ārpus savas valsts un nespēja vai baiļu dēļ nevēlās pieņemt savas valstspiederības valsts aizsardzību, un šo iemeslu dēļ nevēlās atgriezties tajā valstī. Tātad šim cilvēkam ir nepieciešama aizsardzība, un tātad viņš pieprasa patvērumu, kad viņš ir pieprasījis patvērumu, un viņam tika piešķirts status, šajā gadījumā viņš saņem uzturēšanas atļauju un arī atrodas bēgļa statusā Latvijas Republikas teritorijā. Savukārt, persona, kurai ir piešķirts alternatīvais status, tā nosaukums ir radies tādēļ, tāpēc, ka bēgļa status, viņš atšķirās no bēgļa statusa, tā ir cita veida aizsardzība. Tā ir aizsardzība gadījumos, kad persona var tikt pakļauta savā valstī smagam kaitējumam un nespēja vai nevēlās pieņemt savas valsts aizsardzību. Kas tas varētu būt, ja mēs paņemsim praktisko situāciju? Piemēram, cilvēks netiek vajāts personīgi. Ja mēs paņemsim Sīriju vai Irāku, bieži vien tā situācija, cilvēks nevar apgalvot, ka viņš personīgi tiek vajāts, bet taču tajā vietā, kur viņš un viņa ģimene dzīvo, notiek intensīvā kara darbība un visu cilvēku dzīvību, kas tajā ciematā dzīvo, viņi visi ir apdraudēti vienādi. Viņi personīgi, viņi nevar apgalvot, ka uz viņiem personīgi un mērķtiecīgi šauj karavīri no abām pusēm, taču viņu dzīvības kopumā apdraud tā situācija, un viņi nevar pārvietoties uz kādu citas valsts daļu, dēļ notiekošas kara darbības, un tādēļ viņiem būtu jādodās uz citu valsti. Tādi varianti ir iespējami. Tas ir viens no piemēriem, kurš ir droši vien visvienkāršākais. Izskaidrošanai, un tādu cilvēku ir ļoti daudz. Un attiecībā uz migrantiem savukārt vienotas definīcijas mums nav. Migrants var pārvietoties no vienas valsts uz citu, ja mēs runājam par starptautiskiem migrantiem, vai arī iekšēji. Parasti nolūka atrast darbu, bet var arī pārvietoties ģimenes apvienošanas, studiju nolūkos. Kā rezultātā jums ir migrantu vairākas kategorijas, kuras es jums iepriekš arī uzskaitīju. Ja? Tātad ir varianti, kas ir augsti kvalificētie migranti, ir migranti, kas pārceļās dzīvot citā valstī, tāpēc viņiem ir līdzekļi, piemēram, pensionāri, kas vēlās dzīvot valstī, piemēram, viņiem lētāk izmaksāt dzīvošanā, bet ir labāks klimats.
Respektīvi, tie var būt gan strādājošie, gan nestrādājošie migranti. Kā mēs iepriekšējā nodarbībā runājām, pasaulē šobrīd pēc aptuveniem aprēķiniem mēs runājām par cilvēkiem, kas strādā atbilstoši valstu likumdošanai, tad ir oficiāla statistika. No 244 miljoniem migrantu pasaulē aptuveni 150 ir strādājošie migranti. Pārējie ir citu kategorijas, tie ir vai nu viņu ģimenes locekļi, vai nu studenti, vai nu brīvpratīgie, vai nu cilvēki, kas kaut ko pēta, piemēram, pētnieki, kas atbraukuši strādāt cita universitāte, respektīvi viņiem ir speciālie līgumi, kas ir saistīti ar pētniecību, vai sportisti, vai jebkāda veida kategorijas, kas nav saistīti, piemēram, ar klasiskā veida nodarbinātību. Ja mēs runājam par migrantu tiesībām, tad mums noderētu zināt, ka tātad šobrīd migrantu tiesības reglamentē vairākas tiesību kategorijas. Pirmkārt, tas ir katras valsts starptautiskas saistības, tā skaitā arī Latvijas gadījumā, respektīvi starptautiskie līgumi, ko Latvija ir parakstījusi. Reģionālajā līmenī neapšaubāmi visbiežāk tiek pieminēt jautājumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības tiesību ieviešanu, ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju, ar Eiropas sociālo hartu un arī citiem dokumentiem. Kāda veida mehanismi var palīdzēt aizsargāt migrantu tiesības? Ir vairāki mehanismi. Pirmkārt, par jebkuru no Eiropas padomes 47 dalību valstīm, tā skaitā arī Latviju, persona var iesniegt sūdzību par valsts iestādes rīcību vai nerīkošanos, ar ko tiek pārkāptas personas cilvēktiesības. Ja? Tas attiecās arī uz visām Eiropas Savienības dalību valstīm, jo visas Eiropas Savienības dalību valstis ir arī Eiropas padomes dalību valstis. Ja? Tad šajā gadījumā kādas tad visbiežāk notiek sūdzības, ļoti bieži sūdzās par situācijām, kad valsts vēlās izraidīt cilvēku, un tajā valstī personai draud vai nu nāvessods, vai necilvēcīga, vai pazemojošā izturēšanās, vai spīdzināšana. Ja? Jo šajos gadījumos, kad pastāv tādi reāli draudi, cilvēku izraidīšana uz to valsti ir stingri aizliegta. To aizliedz Eiropas cilvēktiesību konvencijas 3. pants. Un tādu lietu cilvēktiesību tiesā ir ļoti daudz no daudzām Eiropas padomes valstīm. Tādas situācijas gadās. Ja mēs skaitām pēdējo 15 gadu laikā, kādas 50-60 lietas tādas ir. Ja, un es neskaitu lietas, kas ir tagad procesā, to vienkārši var pateikt, tas ir tāds pašas zināmākas lietas. Ja. Ja mēs runājam par sūdzību par Eiropas Savienības dalību valstu rīcību vai nerīkošanos, pārkāpjot Eiropas Savienības tiesības, tādas sūdzības var iesniegtas arī valstu tiesās, tātad parastajā nacionālajā tiesā, kurai savukārt ir pienākums nodrošināt Eiropas Savienības tiesību pareizo piemērošanu. Un dažos gadījumos šīm tiesām pat ir pienākums vērsties Eiropas Savienības tiesā un lūgt tā saucamo prejudiciālu nolēmumu. Prejudiciālajā nolēmumā Eiropas Savienības tiesa nelemj par kaut kāda konkrēta cilvēka lietu. Prejudiciālajā nolēmumā tiesa pasaka, kā būtu jāinterpretē direktīva noteiktajā situācijā. Piemēram, Nacionālajā tiesā ir lieta par to, ka tiek aizturēts patvērumu meklētājs un viņš jau 10 dienas atrodas slēgtajā telpā, gaidot lēmumu par to, kas notiks ar viņa lietu. Ja šajā gadījumā viņa advokāts uzskatīja, ka tā aizturēšana ir pretrunā ar attiecīgo Eiropas Savienības direktīvu, un tā direktīva ir transponēta katras
Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību aktos, tā skaitā arī Latvijas. Viņš vēršas Nacionālajā tiesā un apgalvo, ka būtībā šāda veida izturēšanās pret cilvēku ir pretrunā ar Eiropas Savienības direktīvu. Nacionālā tiesa, ieskatoties šajā lietā, secināja, ka būtu labi prasīt Eiropas Savienības tiesai, vai tiešām direktīva atļauj tādu interpretāciju. Un Nacionālā tiesā viņi griežās Eiropas Savienības tiesā un lūdz skaidrojumu, vai patiešām attiecīgais direktīvas pants atļauj noteiktajās situācijās aizturēt patvērumu meklētāju. Un tiesa savukārt, saņemot šos te jautājumus, atbild arī tādā pašā stilā. Piemēram, viņi pasaka, ka šādā aizturēšana nav pretrunā ar direktīvas tāda un tāda panta prasībām. Nevis konkrēta cilvēka aizturēšana. Ja par konkrēta cilvēka aizturēšanu būs beigās jālemj Nacionālajai tiesai. Joprojām. Ja? Tātad Eiropas Savienības tiesa neskatīs jautājumu par šo konkrēto cilvēku, bet tikai par piemērojamo tiesību aktu. Ja mēs runājam par starptautiskiem tiesību aktiem, kas ir piemērojami migrantiem, tad mēs varam faktiski izdalīt vairākus aktu kategorijas. Tad pirmām kārtām starptautiskie cilvēktiesību instrumenti, un šajā gadījumā starptautiskie cilvēktiesību instrumenti mums ir vairāki, kas ir piemērojami migrantiem. Tā ir gan konvencija par bēgļa statusu, gan konvencija par bezvalstnieka statusu, gan starptautiska konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu, starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, konvencija par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu, pretspīdzināšanas konvencija, konvencija par bērna tiesībām, konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām, respektīvi, ir visai plašs starptautisko cilvēktiesību līgumu klāsts, kura normas piemērojamas arī migrantiem. Ja, visbiežāk migranti, ka kaut kāda atsevišķa personu kategorija šajos aktos neparādās, taču visi šie dokumenti ir piemērojami jebkurām personām, tā skaitā arī migrantiem. Ja? Ir īpaši arī uzsver tādu principu, kā nediskriminācijas principu, tad šajā gadījumā, kad mēs runājam par migrantu tiesību nodrošināšanu, migrantus, piemērojot starptautiskos cilvēktiesību instrumentus, nedrīkst diskriminēt un kaut kādā veidā savādāk piemērot attiecīgas tiesības normas, piemēram, pasakot, ka brīvas pārvietošanās iespējas ir visiem valstu iedzīvotājiem, izņemot imigrantus. Ja? Tā būtu tieša veida diskriminācija. Ja? Arī ir atsevišķi gadījumi, kas parasti noteikti konkrēti attiecīgajā starptautiskajā dokumentā, kas nebūtu uzskatāmi par diskrimināciju, ja viņas attiecina attiecībā uz migrantiem, bet parasti arī šie gadījumi ir konkrēti atrunāti, un šajos gadījumos tad var būt atšķirīgas situācijas. Ja? Un tātad jābūt, kā pats cilvēktiesību komiteja norādīja, tiem kritērijiem būtu sapratīgiem un objektīviem šajos gadījumos, kad runā par atšķirīgu pieeju migrantiem un attiecīgas valsts pilsoņiem. Tātad, ja mēs runājam par tādām lietām, kā diskriminācija uz rases pamata, vai diskriminācija uz invaliditātes pamata, vai diskriminācija uz dzimumu pamata, tad vai arī jautājumi, kas saistīti ar cilvēku spidzināšanu vai necilvēcīgu izturēšanos, tad, protams, nekādā veidā nevar attaisnot situācijas, kad būtu piemērojama atšķirīga attieksme migrantiem salīdzinot ar dalību valstu pilsoņiem. Gadījumā, kad mēs runājam par situācijām, kas saistītas ar pensijām, ar pabalstiem, ar sociālo aizsardzību,
Viņi var būt krietni niansētāki, tāpēc, ka te šajā jomā, kad mēs runājam par sociālajām tiesībām, tur gan ir vairākas atrunas iespējams, ka tiek piemērota atšķirīga, niansētāka politika attiecībā uz citu valstu pilsoņiem, kas strādā attiecīgajā valstī. Starptautiska darba organizācija. Kad mēs runājam par starptautisku darba organizāciju, ir jāatceras, ka, ja mēs paņemsim Latvijas Republikas darba likumu, tad patiesībā 70–80% visu normu, kur mēs uzskatām par pašsaprotamam, tas normas ir izstrādātas pēdējo 100 gadu laikā ar starptautiskas darba organizācijas tiešo dalību, un sakotnēji viņi visi tika izteikti konvenciju veidā. Jā, respektīvi, visas lietas, kas saistītas ar darba laiku, ar drošību darbā, ar maternitātes, paternitātes pabalstiem, ar atvaļinājumiem. Visas tās lietas sakotnēji parādījās šīs organizācijas konvencijas un tikai vēlāk nacionālajos likumos. Jāatcerās, ka modernā darba likumdošana eksistē aptuveni 100 gadus, nedaudz vairāk. Līdz ar to šai organizācijai bija ļoti liela loma, sakotnēji izstrādājot arī 2 konvencijas par strādājošiem migrantiem. Viena bija 49. gada konvencija par strādājošiem migrantiem, un otra bija 75. gada konvencija par strādājošiem migrantiem. Taču būtiski atcerēties, ka pirmais no šiem veciem dokumentiem, konvencija, 49. gada konvencija par strādājošiem migrantiem, būtībā runāja par gadījumiem, kad valstis reglamentēja migrācijas plūsmu. Respektīvi, tad, kad migrāciju veicināja tieši valsts, piemēram, noteikts cilvēku skaits, tika ar valsts starpniecību nosūtīts strādāt citā valstī, respektīvi valsts pati palīdzēja migrantiem nokārtot dokumentus un doties strādāt kādā citā valstī. Šobrīd lielākā daļa valstu nav tādas politikas, un migranti paši izvēlās, kur viņi gribētu braukt. Ir valstis, kas veiksmīgi veicina savu iedzīvotāju braukšanu strādāt kaut kur citur un reglamentē un palīdz viņiem šajā procesā, piemēram, Filipīnas, taču lielākoties Eiropā faktiski jums būs grūti atrast valstis, kuras patiešām veicina savu pilsoņu tā saucamo organizēto migrāciju darbam kaut kur citā valstī. Ja mēs runājam par šo pirmā konvenciju, viņi arī nekādā mērā nepalīdzēja cilvēkiem, kuri tā saucamais neregulārais status, respektīvi viņu status netika apskatīt cilvēki, kas iebrauca pārkāpjot imigrācijas likumu un tika nelegāli nodarbināti, viņi nevarēja saņemt nekādu palīdzību ar šīs pirmās konvencijas starpniecību. Otrā konvencija savukārt palīdzēja lielāko aizsardzību, ieskaitot arī neregulāriem migrantiem, taču rezultātā šī konvencija viņu ratificēja tikai 23 valstis pasaulē. Ja. Līdz ar to te būtu jāprezumē, ka šī otrā konvencija izrādījās mazāk populāra. Papildus Starptautiska darba organizācija taisa ļoti daudz visādu pētījumu, kur tiek izskaidrota situācija dažādās valstīs, tiek novērots, kā tiek piemērotas starptautiskas normas attiecībā uz migrantiem. Un, ja jūs gribat turpmāk papētīt tieši strādājošo migrantu situāciju, mans ieteikums jums būtu ieskatīties Starptautiskas darba organizācijas publikācijas, jo ļoti daudz vērtīgas informācijas, statistikas, pētījumu jūs varat atrast tieši tur. Un mums ir arī speciālie starptautiskie instrumenti, un iepriekšējā nodarbībā mēs runājam, ka šajā gadījumā mums ir tikai viens instruments,
Tas ir ANO 10 gada starptautiska konvencija par visu migrējošo darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu aizsardzību, taču, diemžēl, jūs varat ieraudzīt šajā te ekrānā, tas, kas ir tumši zilā iekrasotas valstis, tas ir valstis, kuras vismaz šo dokumentu ir parakstījušas, taču gaiši zilā ir tas 17 valstis pasaulē, kuras vienīgas ratificē šo dokumentu. Lielākā daļa valstu nav tātad Eiropas valstis, tas ir lielākoties Dienvidu Amerikas un Afrikas valstis. No Eiropas valstīm ratificēja lielākoties valstis, no kurām emigrējuši daudzi cilvēki, piemēram, šajā gadījumā. Tā ir Albānija, tā ir Turcija, tā ir Azerbaidžāna. Taču valstis, kuras uzņem lielo migrantu skaitu, šo dokumentu nav parakstījušas lielākoties un nav ratificējušas. Līdz ar to šai konvencija ir ļoti šaura praksē piemērošanas joma. Ja mēs runājam par reģionālajiem dokumentiem, tad mums ir reģionāla līmeņa speciāli regulējumi piemēri, kas būtu interesanti Latvijai. Tie ietver neapšaubām 3 organizācijas – Eiropas padomi, Eiropas Savienību un Eiropas drošības un sadarbības organizāciju. Ja mēs runājam par Eiropas organizācijām, tad sāksim ar Eiropas padomi. Eiropas padomē ir 47 dalībvalstis, ieskaitot Latviju. Un tad šajā laika gaitā Eiropas padomi pieņēma dažas konvencijas, kas tiešā veidā attiecās arī uz migrantiem. Viena no galvenajām, kā es minēju, Eiropas cilvēktiesību pamatbrīvību aizsardzības konvencija un tās protokoli. Ir arī mazāk zināmas konvencijas, dēļ tā, ka daļa no viņiem Latvija un citas valstis nav ratificējušas. Viņas ir salīdzinoši vecas. Tas ir Eiropas sociālas un medicīniskas palīdzības konvencija un konvencija par personas dzīvesvietu. Bet ir arī modernākas konvencijas, kas skar atsevišķas specifiskas ar migrāciju saistītas jautājumus, piemēram, Eiropas padomes konvencija par cīņu pret cilvēku tirdzniecību un Eiropas padomes konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Ar ko praksē jums arī jāsastopās, ja jūs gribat ieviest kādu konvenciju? Konvencijas ieviešanā praksē nozīmē, ka jūs nevarat vienkārši paņemt attiecību konvencijas pantu un mēģināt viņu piemērot praksē. Jums ir jāveic dažādi pasākumi, piemēram, ja tā ir konvencija cīņai pret cilvēku tirdzniecību, tad jums ir jāapskatās, ko tieši prasa konvencija, piemēram, vai tiek prasīts mainīt cilvēku tirdzniecības definīciju krimināla likumā, kādā veidā tiek prasīts palīdzēt cilvēku tirdzniecības upuriem, un viss tas jāievieš nacionālajā likumdošanā. Bieži vien viens vai 2 konvencijas panti ir jāievieš vairākos tiesību aktos, piemēram, krimināla likumā, imigrācijas likumā, krimināla procesa likumā, atkarīgi no jautājuma. Un attiecīgi līdz ar to tas prasa valsts darbu, tikai ar to faktu, ka valsts ir parakstījusi un ratificējusi attiecīgu dokumentu, tas nenozīmē, ka tas darbs ir beidzies, viņš būtībā tikai sākas. Eiropas padomes ir arī citi Eiropas padomes dokumenti, kuri nav tiesiski saistoši. Tas ir dažāda veida rezolūcijas un rekomendācijas, un Eiropas padome ir vairākas komitejas, kas izstrādā šāda veida tiesiski nesaistošus dokumentus ar ieteikumu raksturu. Viens no pēdējiem dokumentiem, kas šobrīd tiek izstrādāts Eiropas padomes paspārnē, darba grupa strādā, lai mēģinātu kodificēt prasības, kas pastāv Eiropā attiecībā uz imigrantu aizturēšanu. Tāpēc, neskatoties uz to, ka ir vairākas, vismaz 2 Eiropas Savienības direktīvas runā par aizturēšanu, un ir arī vairāki starptautiskie akti un arī rekomendācijas un citi tiesiski nesaistošie dokumenti, nav vienotas izpratnes attiecībā uz
dažādām situācijām, kad imigranti tiek aizturēti. Lielākoties mēs runājam par neregulāriem migrantiem. Tātad Eiropas padome mēģina kodificēt un veidot tādu kā vienotu dokumentu, kur ir apkopoti visi principi, kādā veidā, kādas situācijas drīkst vai nedrīkst aizturēt imigrantus. It īpaši tas ir svarīgi attiecībā uz imigrantu nepilngadīgiem bērniem vai mazgadīgiem bērniem. Un arī jautājums, kas ir saistīti attiecīgi ar medicīniskas palīdzības slēgšanu, juridiskas palīdzības slēgšanu, pieeju medicīniskiem pakalpojumiem, pieeju izglītības pakalpojumiem. Kādā veidā tas viss notiktu. Apkopot to visu vienu dokumentā, nevis aptuveni 40 dokumentos, kuri pašlaik eksistē, kuri pieņemti dažādos laika posmos, starptautiskajā vai reģionālajā līmenī. Šeit es gribētu apstāties un pajautāt, vai jums ir kādi jautājumi. Un jūs noteikti zinat, jums priekšā ir jābūt lodziņam ar jautājumiem, kur jūs varat tagad sākt šos jautājumus rakstīt, ja tādi jautājumi jums rodās. Ja, es zinu, ka tas pagājušajā reizi man bija diskusijā ar dažiem no jums, kas teica, ka tas ir diezgan pagrūti ātri uzrakstīt jautājumu. Attiecīgi jūs varat varbūt mēģināt sākt rakstīt šos jautājumus, un tad pēc 10 minūtēm es sākšu uz viņiem atbildēt, lai mēs varētu varbūt tā vienoties. Labi, tad virzamies tālāk. Galvenie Eiropas Savienības tiesību avotu veidi. Ar Eiropas Savienību no vienas puses visvieglāk skaidrot tieši Eiropas Savienības pieeju migrācijai, jo atšķirībā no pārējām starptautiskajām organizācijām Eiropas Savienība atrodas kopējās migrācijas politikas veidošanas procesā. Un ir vairāki līgumi, līgums par Eiropas Savienību un līgums par Eiropas Savienības darbību, ja, kas tieši nosaka Eiropas Savienības pilnvaras veidot šo te kopējo politiku, arī veidot kopējo patvērumu politiku, kā otro svarīgu politiku. Un arī šajā procesā detalizēti apraksta, kādi dokumenti var tikt pieņemti šo te pilnvaru ietvaros. Pie primāriem, tad, ja mēs runājam par Eiropas Savienību, ļoti īsi primārie tiesību avoti būtu jau iepriekš minētie līgumi, arī līgums par Eiropas atomenerģijas kopienu, kas mūsu gadījumā uz migrantiem nav attiecināms, Eiropas Savienības pamatiesību harta, starptautiskie nolīgumi starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm, Eiropas Savienības vispārējie tiesību principi un Eiropas Savienības sekundārie tiesību akti. No visa šī sarežģīta dokumentu klāsta mums būtu jāatcerās, ka Eiropas Savienība veido savu kopējo migrācijas un kopējo patvērumu politiku, lielākoties pieņemot divus sekundāro tiesību aktu veidus, vai nu regulas, vai nu direktīvas. Ja? Šajā gadījumā direktīvas laikam ir visplašāk pazīstamas publikai. Regulas savukārt ir dokumenti, kuri ir ļoti līdzīgi nacionālajiem likumiem. Un regulas ir piemērojamas tieši. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka modernas regulas, piemēram, regulā par Schengenes robežu kodeksu vai regulā par vīzu kodeksu, būtībā dokuments, kur detalizēti tiek uzskaitīts, kādas ir, piemēram, Schengenes robežu kodeksa gadījumā, kādas ir tas prasības cilvēkam, kurš vēlās ieceļot Eiropas Savienības teritorijā. Piemēram, viņš atrodas lidostā uz robežas. Kādiem dokumentiem ir jābūt? Ko viņam prasīt? Tas ir ļoti nopietns dokuments, un būtībā, ja jūs viņu lasat, faktiski viņš ir tikpat detalizēts, cik jebkuras valsts nacionālajie likumi. Un
neviens nacionālais likums nedrīkst būt pretrunā ar šo dokumentu. Ja? Respektīvi, tad nevar būt situācija, kad jums ir arī likums, kurš regulē to pašu jautājumu un pasaka kaut ko pilnīgi pretējo regulai. Ja? Nevar būt domstarpība šajā situācijā. Tad regula, visi tie jautājumi, kas ir noteikti regulā, viņus nav jānosēdz likumos. Savukārt tie jautājumi, kas regulā nav minēti, tos jautājums ir jāatrunā nacionālajos likumos. Regulas paliek arvien detalizētāks un komplicētāks. Ja jūs paskatīsieties, piemēram, jautājumus, kas ir saistīti ar citām sfērām, piemēram, ar muitu, jau 20, ja ne 30 gadus lielāka daļa jautājumu, kas saistīti ar muitas procedūram, tiek reglamentēti Eiropas Savienības muitas kodeksā, kas ir milzīga regula, un ir vairākas regulas, arī šis regulas ieviešanai, ja jūs kopojam izdrukāsiet, noliksiet uz galda, tad tas būs aptuveni 6-7 cm biez sējums. Savukārt direktīvas, kā zināms, ir jātransponē nacionālajos likumos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jums uz direktīvu bāzes, direktīvu prasību bāzes jāveido nacionālais likums. Un dažkārt direktīva var būt ļoti detalizēta, bet dažkārt tā var arī vienkārši pateikt, piemēram, ka par šo pārkāpumu valstī būtu jāuzliek vainīgajiem sankcijas, kuras ir objektīvas un proporcionālas. Savukārt valstī pašai jāizlemj joprojām, kādas tieši sankcijas tas būtu. Ja? Respektīvi, pienākums iekļaut likumā sankciju par noteikta veida darbību ir, taču valstī ir izvēles brīvība risināt jautājumu, kāda tā būtu sankcija. Vai tas būtu naudas sods, vai tas būtu aizturēšana, brīvības atņemšana un tā tālāk. Respektīvi, ne visas direktīvas ir ļoti detalizētas. Jāsaka, ka imigrācijas jomā to direktīvu ir ļoti daudz, un mēs arī šo jautājumu tūlīt paiesim, bet par starptautiskiem cilvēktiesību instrumentiem, ko mēs varam secināt no starptautiskiem dokumentiem, valstīm ir tiesības kontrolēt ārvalstnieku ieceļošanu, uzturēšanos valstī un, ja nepieciešams, izraidīšanu pārkāpumu gadījumā. Taču, ja izraidīšana ir saistīta ar cilvēktiesību konvencijas 3. pantu, tas ir mūsu pieminētais gadījums ar spidzināšanas vai necilvēcīgas izturēšanas draudiem. 4. pantu saistīts ar verdzību, ja, kad cilvēks attiecīgajā valstī tiks pakļauts verdzībai, vai arī 8. pantu tiesības uz personīgu un ģimenes dzīvi, tad var iestāties arī valsts atbildība. Ja, tad katrā gadījumā valstī būs jāizvērtē, vai šāda veida cilvēka tiesības netiek pārkāptas, vai tiek nodrošināts atbilstoši līdzsvars starp valsts rīcību un teiksim, rezultātu, kas tiek panākts. Valstī ir pienākums aizsargāt visu cilvēktiesības, kas atrodas to jurisdikcijā, tā skaitā arī migrantu tiesības, tā skaitā arī neregulāro migrantu tiesības. Ja mēs runājam par Eiropas drošības un sadarbības organizāciju dalību valstīm, tad situācija šajā jomā ir nedaudz savādāka. Eiropas drošības un sadarbības organizācija ir 57 dalību valstis, ieskaitot Latviju. Neskatoties uz nosaukumu, kurā figurē vārds Eiropa, tad arī tādas valstis kā ASV, Kanāda, visas Centrālāzijas valstis un Mongolija ir arī šīs organizācijas dalību valstis. Ja, tad šī organizācija ir lielāka nekā Eiropas padome un lielāka nekā Eiropas Savienība, taču tās darbības mehānisms ir savādāks, un Eiropas drošības un sadarbības organizācijas dalību valstis pieņem lēmumus, tā skaitā arī migrācijas jomā, taču formulē šos lēmumus citā formā. Visi tie lēmumi tiek pieņemti tikai vienbalsīgi.
tad nav cita varianta. Ja kaut viena maza vai liela dalībvalsts nepiekrīt konkrētajam lēmumam, tad lēmums netiek pieņemts. Līdz ar to šie lēmumi formulē dalībvalstu politiskas saistības migrācijas jomā, taču viņi neveido ne starptautiski saistošas konvencijas, ne arī, piemēram, dokumentus, kas būtu līdzīgi direktīvām. Līdz ar to jūs varat redzēt piemērus saviem ekrāniem, kad dalībvalstis vienojas par kaut kādām fundamentālām lietām, piemēram, kā būtu jāaizsargā strādājošo migrantu tiesības, būtu jānodrošina tās tiesības iekšējā likumdošanā, un augšā jūs redzat, kad valstis pirms Helsinkos vienojās par to, ka migrantiem un viņu ģimenēm jārod iespējas apgūt attiecīgu valstu valodas un iepazīties ar šo valstu sabiedrisko dzīvi. Tātad būtībā jau šajā lēmumā tiek runāts par migrantu un viņu ģimenes locekļu integrāciju. Tātad jūs varat redzēt, ka tie formulējumi, lai viņus izpildītu, jums būtu kaut kas jāievieš savā nacionālā likumdošanā un arī politikā. Taču vienlaikus šajos piemēros jūs nevarat vienkārši paņemt šo punktu un iekopēt likumā un pateikt, ka viss ir izpildīts. Ja, tātad lēmumu struktūra pavisam savādāka. Kāpēc ir norādītas tikai pilsētas un gadi? Lieta ir tāda, ka ECO sanāksmes katru gadu dažāda līmeņa ECO sanāksmes notiek citā valstī, un visvieglākais veids, kā to iegaumēt, jums ir jāzina vienkārši valsti, kur noticis attiecīgais pasākums, gads un lēmuma numurs. Un tā to diezgan var viegli atrast, jo to sakot ar 76. gadu, to sanāksmi bija ļoti daudz. Un tādēļ visvieglāk viņus demonstrēt tieši pasakot, kurā gadā ir pieņemts lēmums un zinot lēmuma punktu un pilsētu. Ja jūs paskatīsieties uz lēmumiem, kas ir pieņemti citos gados, tad jau diezgan konkrēti tiek runāts arī par to, ka jāveicina migrantu sociālā integrācija, ja, un arī runāts par to, ka šī integrācijas process viņš ir divpusējs, proti tajā iesaistīti gan un aktīviem ir jābūt abām pusēm, gan migrantiem, gan arī dalību valstīm. Jūs varat redzēt arī citus piemērus, piemēram, situācijā, kad tiek runāts par bēgļiem, tiek runāts arī par nepieciešamību cīnīties pret patvērumu meklētāju un bēgļu diskrimināciju tajās valstīs, kur šī parādība pastāv. Un savukārt darbiniekiem, migrantiem būtu jāatvieglo sociālā integrācija, un pēdējais ir aicinājums ECO demokrātisko institūciju un cilvēktiesību birojām strādāt šajā virzienā. Kad mēs ar jums pirmajā nodarbībā runājam par Eiropas Savienību, tad vismaz vairāk kārt vai vēlāk pēc šīs nodarbības man prasīja, vai tad īsti nav situācija, ka tagad visam valstīm ir pienākums uzņemt strādājošos migrantus? Nē, patiesībā valstīm nav pienākuma uzņemt strādājošos migrantus. Valstīm ir pienākums gadījumā, kad valstis uzņem migrantus, nodrošināt viņiem noteiktas tiesības, respektīvi attiecībā uz to, cik migrantu katra valsts, katra Eiropas Savienības dalība valsts uzņem, šajā ziņā ir pilna valsts rīcības brīvība. Jā, respektīvi ir valstis, kas ievieš, piemēram, kvotas viesstrādniekiem vai izver speciālas programmas augsti kvalificētu migrantu ieceļošanai valstī. Protams, tas viss ir divpusējs process, jo arī migrantiem ir jāizlem, vai viņi tiešām gribas doties, piemēram, uz valsti X, ja valstī Y savukārt viņiem par to pašu darbu vairāk maksā. Tātad šajā ziņā attiecībā uz to, vai jūs dodat
uzturēšanas un darba atļauju migrantiem, valsts var pilnībā kontrolēt, kādi strādājošie migranti un cik daudz valstī ieceļotu, bet tad, kad viņi ir ieceļo, ir jāgarantē arī viņu tiesību ievērošana attiecīgajā valstī. Savukārt neapšaubāmi arī migrantiem ir pienākumi, piemēram, pienākums ievērot imigrācijas likuma noteikto un nepārkāpt uzturēšanas nosacījumus, un pārējie pienākumi ir tādi paši kā dalību valstu pilsoņiem. Piemēram, vispārējais pienākums būt likuma paklausīgiem iedzīvotājiem. Ja šajā ziņā migranti, kas dzīvo noteiktajā valstī, neko neatšķirās no jebkurā pārējā iedzīvotāja. Un kā, teiksim, nebūtu izveidojies kaut kāds cits režīms. Piemēram, ja mēs runājam par darba likuma piemērošanu, darba likumus piemērojam jebkuram strādājošajam. Ja? Tad vai tas ir attiecīgs dalībvalsts pilsonis, vai arī tas ir migrants, darba likuma normas, piemēram, par drošību darbā, ir piemērojamas vienādi jebkuram strādājošam. Faktiski migrantus nemaz nevar izcelt kā atsevišķu grupu, viņiem jāpiemērojamas tādas pašas normas. Par Eiropas Savienības pieeju imigrācijai. Šobrīd Eiropas Savienības migrācijas politika ir novērojama pieeja, ka nav vienas vai divu direktīvu, kas regulētu visu veidu migrāciju. Tieši otrādi, jums ir direktīvas, kas reglamentē atsevišķus migrācijas veidus. Piemēram, ja tas ir imigrācijas studiju vai pētniecības nolūkā, tad ir attiecīgi direktīvas, kas reglamentē šo jautājumu. Un tātad imigrācijas studiju vai pētniecības nolūkā ietilpst vairākas opcijas. Mācīties citā valstī augstākas izglītības programmā, mācīties vispārējas izglītības programmās, piemēram, attiecībā uz vidusskolēniem, iziet praksi bez atalgojuma citā valstī, mēs varam runāt par praktikantiem, par stažieriem, vai arī piedalīties kādā brīvprātīgo programmā, respektīvi formāli jūs neesat atalgots darbinieks, bet jūs darboties kā brīvprātīgais tev valstī. Un, protams, jums ir jāsaņem attiecīgi speciālā vīza vai uzturēšanas atļauja nolūkā tajā valstī atrasties. Ja mēs runājam par imigrāciju studiju vai pētniecības nolūkā, jūsu ekrānos jūs varat redzēt arī 3 direktīvas. Pirmās 2 direktīvas ir vecas. Viņas ir ievestas Latvijas imigrācijas likumā. Es atvainojos, pirmā direktīva ir veca, savukārt pirmā, otrā direktīva ir veca, savukārt trešā ir jauna direktīva, kas nedaudz pamaina nosacījumus, un kur vienā direktīvā apvienoti visi imigrācijas studiju vai pētniecības nolūkā un brīvprātīgie un viesaukles, visas šīs apmaiņas programmas, speciālās programmas, stāžēšanās, studijas, apvienotas viena direktīvā. Tas nozīmē, ka valstī, jebkurai Eiropas Savienības dalību valstis, nelielas izmaiņas, varbūt arī radikāli grozījumi attiecīgajā dokumentā.
Juridiski tā ir pavisam jauna direktīva, un tas nosaka par tās ieviešanu katrai dalībvalstī arī jāziņo Eiropas komisija. Ja mēs runājam par imigrāciju ģimenes atkal apvienošanos, nolūkā speciālā direktīva par tiesībām uz ģimenes atkal apvienošanos. Un arī ir vēl viena papildu direktīva, kas reglamentē šo jautājumu attiecībā uz bēgļiem un subsidiārās aizsardzības saņēmējiem. Te būtu jāatcerās viena lieta. Kad mēs runājam par imigrāciju Eiropas Savienības kontekstā, Eiropas Savienībā par imigrantiem sauc tikai tā saucamos trešo valstu pilsoņus, ne Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņus. Ja mēs runājam par cilvēkiem, kas ir no citas Eiropas Savienības dalību valsts, tad viņu statusu reglamentē pavisam citi tiesību akti, un viņu pārvietošanos sauc par brīvu personu pārvietošanos, par brīvu darba spēku, ja mēs runājam par darbaņēmējiem pārvietošanos Eiropas Savienībā. Šeit mēs runājam par imigrāciju tikai kontekstā, kas ir saistīts ar trešajām valstīm. Un tā ir liela atšķirība, jo, piemēram, valstis, kas ir ārpus Eiropas Savienības, viņi savukārt runā par migrantiem kopumā. Ja, šajā ziņā viņi nenodala kaut kādus statusus. Šeit ir stingri jāuzsver, ka ir atšķirība. Mēs nevienu brīdi šeit runājot par šīm direktīvām nerunājam par Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņiem. Pastāvīga iedzīvotāja status, nodzīvojot ilgu laiku Eiropas Savienībā, jūs varat saņemt arī Eiropas Savienības pastāvīga iedzīvotāja statusu. Tas gan nenozīmē, ka jūs viņus saņemat, dzīvojot abstraktajā Eiropas teritorijā, jūs viņus saņemat tajā valstī, kur jūs pastāvīgi dzīvojat. Līdz ar to, pieņemsim, nodzīvojot 10 gadus Beļģijā, jūs varat saņemt šo statusu. Ar ko atšķirās šis status? Kopumā jums ir, teiksim tā, pieejams lielākas tiesības un garantijas sociālajā sfērā, un atsevišķās valstīs tas status ir visai līdzīgs pilsoņa statusam, taču direktīvā atļauj ļoti daudzos jautājumos dalībvalstīm pašam atrunāt, vai šis te pastāvīgais iedzīvotājs būs līdzīgs jūsu valsts pilsonim tiesību ziņā, vai arī valsts izvēlās atsevišķas tiesības ierobežot. Galvenais kriterijs neapšaubāmi te ir laiks, ko persona nodzīvojas vienā konkrētā valstī, neizbraucot no tās pastāvīgi tur strādājot un atrodoties. Kad mēs runājam par imigrāciju darba nolūkos, kā es minēju iepriekš, tad nav viena dokumenta, mums ir vairākas direktīvas, kas reglamentē situāciju ar imigrāciju darba nolūkos. Jums ir direktīva par augsti kvalificētiem migrantiem, jums ir direktīva par vienotu pieteikšanas procedūru, kas skar sistēmu, kas ir saistīta ar uzturēšanos un darba atļauju izsniegšanu dalību valstī. Ļoti vispārināti runājot par šo direktīvu, tas ir visai tehniska direktīva, kuras mērķis bija nodrošināt, ka būtības jums, lai saņemtu atļauju, darba atļauju un uzturēšanas atļauju konkrētā valstī, pēc iespējas ir jāvienkāršo birokrātiskā sistēma un jānodrošina iespēja, ka iesniedzot vienu dokumentu klāstu, jūs varat saņemt abas atļaujas. Nevis, teiksim, jūs varētu rasties problēmas strādājot ar dažādām valsts iestādēm, vienu atļauju jūs saņemat un otru atļauju jūs nevarat saņemt. Ja, lai, teiksim, to birokrātisko procedūru samazinātu, tad tikai izveidota šī vienota pieteikšanas sistēma. Direktīva par sezonas darbiniekiem. Ja mēs runājam par sezonas darbiniekiem, tad ir jāatcerās, ka ne visās valstīs ir izplatīta tā parādība, ka ir kaut kādi noteikti sezonas darbi, taču, ja mēs runājam tīpaši par
Eiropas Savienības dalību valstīm dienvidu pusē, piemēram, Spāniju, Itāliju, Grieķiju, jā, tad tur ir bieži izplatīta parādība, ka Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņi un trešo valstu pilsoņi no citām valstīm, viņi brauc strādāt sezonas darbos, pieņemsim augļu vākšanā vai arī turisma industrijā, ja, jebkāda veida pakalpojumu industrijā, piemēram, strādāt restorānos par personālu un tam līdzīgi. Tātad šai darbībai ir raksturots sezonas raksturs, tas nozīmē, ka tas nav regulārais darbs. Šiem cilvēkiem nav, pieņemsim, kaut kādu līgumu uz 2-3 gadiem, viņi nevarēs strādāt noteiktos laika posmos. Piemēram, slepošanos kurortā jūs varat strādāt tikai ziemā, tāpēc, ka vasarā nebūs sniegā, savukārt kaut kādā piekrastes restorānā iespējams jūs varēsiet nostrādāt no kaut kāda maija mēneša līdz septembrim vai labākai gadījumā oktobrim. Tātad noteikti šiem cilvēkiem ir cits imigrācijas status, viņi nevar apvienoties ar savām ģimenēm, viņi var strādāt valstī līdz pat 9 mēnešiem. Ja? Realitātē lielākā daļa valstu viņi nostrādās pat mazāk, bet tas sezonas darbs viņš tiek definēts, ka viņš varētu būt līdz pat 9 mēnešiem ilgs. Un, ja mēs runājam par pēdējo kategoriju, ja, tad tas ir gadījums, kad cilvēkiem ir darba līgums, piemēram, kādā trešā valstī, starpnacionālajā kompānijā, un viņi ir norīkoti objektu celtniecībā citā Eiropas Savienības dalību valstī, taču darba līgums viņiem joprojām ir tajā valstī, kur atrodas šī uzņēmuma mītne, savukārt, piemēram, stadionu viņi būvē kaut kādā citā valstī. Ja? Šajā gadījumā gan strādnieki, gan viņu menedžeri, neatkarīgi no tā, vai tas ir augsti kvalificētais personāls vai teiksim tā, tehniski speciālais personāls vai arī nevisai kvalificēts personāls, visi šie cilvēki atrodas tajā pārceltajā, mēs varētu teikt komandējuma režīmā, bet tas komandējums viņš var arī būt gadu ilgs. Ja? Tad viņiem arī ir īpašs status. Te es gribētu apstāties un pajautāt, vai jums šajā brīdī jau ir parādījušies jautājumi. Un ja viņi ir parādījušies, vai varētu viņus arī redzēt jautājumu un atbilžu lauciņā. Tā. Pagaidām neko neredzu. Tātad mēs ejam tālāk, acīm redzot. Tā, kolēģi. Tagad mēs apspriedīsim migrantu tiesību jautājumus dažādos griezumos. Un lūdzu jūs ņemt vērā, ka šis būtībā ir arī tas posms, kur mēs pamazām pārējām pie jautājuma par to, kādā veidā notiek migrantu integrācija sabiedrībā. Ja? Jo realizējot visas šīs tiesības dažādās jomās, tas būtu ģimenes apvienošana, tas būtu nodarbinātība, tā būtu pieeja veselības pakalpojumiem, izglītības pakalpojumiem. Būtībā šajās jomās arī notiek migrantu integrācija. Tas, ko mēs darām, mēs šajā nodarbībā sāksim apskatīt migrantu tiesības saistībā ar attiecīgajām sfērām, un tālāk nākamajā nodarbībā mēs apskatīsim jau dziļāk situāciju, kādā veidā tad valsts veicina migrantu integrāciju sabiedrībā. Tātad, ja mēs runājam par tiesībām uz atkal apvienošanos uzņēmēju valstī. Jāatcerās viena lieta. Tiesības apvienoties ar ģimeni, ka tādas eksistē vienīgi Eiropas Savienības tiesību aktos. Jā, tad vienīga reģionālā organizācija skaidri
no tiesību aktiem izriet migranta tiesības apvienotas. Jo mēs runājam par citu valstu kontekstā. Citu valstu kontekstā ir jāsaka, ka migrantam ir tiesības lūgt valstī atļaut apvienoties ar ģimeni, taču valstī nav pienākuma visos gadījumos to atļaut. Ja, neapšaubāmi, ka cilvēks var griezties arī cilvēktiesību tiesā un arī dažos gadījumos, teiksim, cilvēktiesību tiesā tieši arī atbalstīs kontekstā ar 8. pantu tiesības uz personību un ģimenes dzīvi viņi vēlmi būt kopā, taču nekur, izņemot Eiropas Savienības tiesību aktus, nav noteikts valsts pienākums. Tātad, respektīvi, 28 dalību valstīs eksistē likumos noteikts valsts pienākums atļaut ģimeņu apvienošanos. Protams, ja arī pats migrants un ģimene izpildā virkni kritēriju. Ja mēs paskatīsimies uz starptautiskiem tiesību aktiem, jūs ieraudzīsiet, ka migrantu ģimene atsevišķi nekur nav pieminēta. Lielākoties visi akti, ko jūs redzat arī ekrānā, viņi pasaka sekojoši. Ģimene ir dabiska sabiedrības pamatšūniņa, un tā ir tiesības uz sabiedrības un valsts aizsardzību. Ja? Un tātad jūs atradīsiet norādi arī uz tiesībām uz ģimenes dzīvi, ar normām, kas nepieļauj bērnu nošķiršanu no ģimenes, nodrošina pasākumus diskriminācijas likvidēšana attiecībā uz sieviešu tiesībām, kas saistīts ar laulībām un ģimenes attiecībām, bet nekur jūs neredzat migranta tiesības apvienoties citas valsts teritorijā ar ģimeni. Ja? Ir tikai viena konvencija, kuru, kā es minēju, stājusies spēkā tikai 17 valstīs, tā ir konvencija par visu migrantu darbinieku un to ģimenes locekļu tiesību aizsardzību, kur konkrēti tiek runāts tikai par viesstrādnieku migrantu tiesībām uz ģimeņu apvienošanos. Tad nekur citur tādu norādi starptautiskos tiesību aktos jūs neatradat. Ja mēs paskatīsimies uz cilvēktiesību tiesas praksi, jā, tad, ir jāsaka, ka Eiropas cilvēktiesību konvencijas 8. pants nepieprasa, lai dalību valstis ievērotu laulāto dzīves vietas izvēli, respektīvi, var būt gadījumi, kad valsts var arī atteikt apvienošanos migrantu ģimenei tās teritorijā. Ja. Atsevišķos gadījumos tad ir iespēja migrantam prasīt un arī saņemt to atļauju, bet principā tad no vairākām cilvēktiesību tiesas lietām tomēr izriet tas, ka nav tā, vēlreiz tiek atkārtots, ka nav automātiski iespējama migranta apvienošanās ar ģimeni. Ko nozīmē migranta apvienošanās ar ģimeni? Tas ir ļoti interesants jautājums, jo jums būtu arī jāpasaka, kas ir ģimene. Vai kāds no jums ātri var man uzrakstīt, ko mēs sapratam ar ģimeni starptautiskajā kontekstā, migrācijas kontekstā? No kā sastāv ģimene? Ja mēs runājam par ģimeņu apvienošanos. Tā, vīrs, sieva, bērni. Pilnīgie bērni. Vai nepilngadīgiem? Tikai nepilngadīgie. Tā, kādi citi varianti? Papildus vīram, sievam. Tikai arī pilngadīgie. Labi, kas vēl? Jāmācās, jā, arī pilngadīgi jāmācās. Jā. Tā, paldies. Te ir ļoti būtiska lieta. Jā, vecāki, vīrs, sieva, jā, ļoti labi. Vecāki parādījušies, labi.
Vecvecāki, labi. Savstarpēji tuvi radnieki, kas dzīvo vienā maisaimniecībā. Te mums jāatcerās viena lieta. Katrā Eiropas Savienības direktīvā, kurā skar ģimenes jautājumus, imigrācijas kontekstā vai bēgļu kontekstā, tiek sniegta arī ģimenes definīcijā, kas nozīmē, ka atsevišķas valstis izvēlās pieeju, tad ir tāda parasta definīcija un paplašināta, kas nozīmē, ka ir valstis, kas izvēlējās tādu sašaurinātu pieeju, proti tā ir, piemēram, virs Ja? Te ir tā būtiska atšķirība, jo it kā tie nosacījumi ir vienādi, taču ir valstis, kas atzīst viendzimumu laulībām vai viendzimumu partnerības, ir valstis, kas neatzīst. Notiek tas pats. Tad visvieglāk laikam cilvēkiem tajā situācijā, kuriem ir reģistrēta laulība un nepilngadīgie bērni, jo tā situācija visās valstis principā ir pilnīgi vienāda. Jūs varat apvienoties ar ģimeni, ievērojot visus pārējos nosacījumus, bet, kā es minēju, jūs varat nokļūt arī situācijā, kad pēkšņi jūs uzzināt, ka citā valstī jūsu ģimene par ģimeni netiek uzskatīta juridiskajā nozīmē tieši imigrācijas nolūkiem. Ja? Kaut gan direktīva eksistē viena, ja? Bet direktīva pieļauj šāda veida variantus, respektīvi valstis, kuras grib atzīt nereģistrētas attiecības vai arī partneru attiecības, kuras netiek sauktas par laulībām, ir valstis, kuras neatzīst. Ja mēs skatāmies, kādi ir nosacījumi, valstīm ir tiesības izvirzīt visdažādākos nosacījumus ģimeņu apvienošanai. Viens no
tādiem visplašāk izplatītiem ir gaidīšanas periods. Daudzas valstis izvēlējās maksimālo termiņu, proti, ja strādājošais migrants valstī ir ieceļojis, lai strādātu, viņam atļauj apvienot ģimeni tikai pēc 2 gadiem, kas ir nodzīvoti attiecīgajā valstī. Ja, ir valstis, kuras atļauj gandrīz uzreiz apvienoties ar ģimeni. Ir dažādi veidi argumenti, kāpēc tā ir. Viens no argumentiem ir, ka cilvēkam ir jābūt stabilam darbam un ienākumiem, pirms viņš aicina ģimeni. Ir jābūt attiecīgi arī dokumentiem, proti jābūt, piemēram, laulības apliecībai un jābūt dzimšanas reģistrācijai bērniem, lai izvairītos no situācijām, kad piemēram, jums faktiski jūs nevarat pierādīt, ka tie ir jūsu bērni, respektīvi visai dokumentu paketei ir jābūt gatavai. Ir gadījumi, kad cilvēki grib atteicināt tikai bērnu uz valsti, un savukārt viņi diemžēl nevar piestādīt visu dokumentu paketi, un atsevišķas valstīs atļauj pat brīvprātīgas DNS analīzes, nolūkā pierādīt, ka tas ir jūsu bērns. Šī prakse nav visa izplatīta, bet vismaz 3–4 Eiropas Savienības dalību valstīs to var izmantot kā pierādījumu ģimenes apvienošanas procesā, ja jums pietrūkst kaut kādi dokumenti, piemēram, dzimšanas apliecība bērnam. Protams, ka ja bērns ir adoptēts, tad šāda veida analīze jums nekādā veidā nevar palīdzēt procesā. Ja. Vecuma ierobežojumi, proti te ir situācija, kad, kā jūs zināt, tad dažādās valstīs ir atšķirīgi vecumi, lai stātos laulībā. Ja? Ja jūs paskatīsieties pat Eiropā, var stāties laulībā no 15, no 16, no 17 gadu vecumā un tā tālāk. Tad diezgan stingri ir noteikts, ka var valsts noteikt arī to līmeni, respektīvi to sakotnējo vecumu, lai neveicinātu procesu, kad notiek būtībā nepilngadīgo robežās, 13–14 gadus veco bērnu atvešanu kā laulātajiem, jo tas netiek atzīts Eiropas Savienības dalībvalstīs mazgadīgo laulības. Ja. Nosacījumi, kas ir saistīti ar garantijām, proti parasti no migranta tiek prasīts, ka viņš visādos veidos nodrošina ģimenes uzturu attiecīgajā valstī, un tad tas ir jautājums, tad kā var prasīt? Var prasīt dažādi. Proti, jūs varat noteikt minimālo summu, kurā būtu jāpelnā attiecīgajam cilvēkam. Jūs varat vienkārši pateikt, ka viņam jābūt stabiliem ienākumiem virs minimālās algas. Ja? Te ir ļoti dažādas opcijas, kur katra valsts izvēlās. Piemēram, ir bijis viens gadījums, kad viena no valstīm, Nīderlandē, cilvēks ir pazaudējis savu darbu tieši tajā laika, kad tika izskatīts viņa iesniegums, par kuru viņš uzaicinājis viņa sievu ar viņu apvienoties. Un cilvēks ir strādājis tajā valstī 20 gadus, un viņš saņema diezgan labu bezdarbnieka pabalstu. Un par cik tajā valstī nebija noteikts, cik tieši tam cilvēkam būtu jāsaņem, tad faktiski migrācijas dienas tiesājās ar šo cilvēku tiesā, mēģinot pierādīt, ka cilvēkam šobrīd nav legāla iztikas avota. Savukārt tiesa pateica, ka šis cilvēks ir legāli valstī strādājis. Tagad dēļ darba pazaudēšanas cilvēks saņem bezdarbnieka pabalstu. Bezdarbnieka pabalsts ir legāls iztikas avots, līdz ar to viņam ir pilnīgas tiesības apvienoties ar ģimeni. Ja? Tā kā šīs nianses varētu krietni atšķirties katrā no valstīm. Piemēram, ko jūs darītu situācijā, kad attiecīgais migrants, viņš ir investors vai pašnodarbinātais, kad viņa ienākumus
tie ienākumi nebalstās uz kaut kādu konkrētu darba līgumu, bet gan balstās uz to, ko viņš ir spējis nopelnīt katru mēnesi un tam līdzīgi. Ja? Tas viss ir jāparedz nacionālajā likumdošanā. Ir valstis, tikai jāsaka gan ļoti maz to valstu, aptuveni 6 visā Eiropas Savienībā, kur prasa laulātajiem pirms ieceļošanās valstīm sākt mācīties šīs valsts valodu. Ja, viņi, teiksim, to nosauc par integrācijas nosacījumiem, un tādā veidā nodrošināt, lai tas cilvēks varētu kaut nedaudz izskaidroties attiecīgajā valstī, pirms cilvēks vēl ir ieceļojis šajā valstī. Protams, ka ir jābūt arī pierādījumiem, ka šis cilvēks ir mācījies, tātad vai nu kaut kādam certifikātam, vai arī jāpiesakās obligātajos kursos un tam līdzīgi. Un arī jāiziet tests. Tas būtu laikam viss, ja mēs īsi runājām par šo situāciju saistībā ar finansiāliem līdzekļiem. Te ir jāpiemina, ka atsevišķas valstīs atļauj ģimenes locekļiem pēc apvienošanās ar migrantu strādāt. Un ir valstis, kas neatļauj viņiem strādāt. Tas nozīmē, ka uz atsevišķas valstis uz šo cilvēku, kurš ir pirmais ieceļojis, vai tas būtu vīrs vai sieva, uz viņu ir diezgan liela sloks un atbildība gulstās, jo viņa ģimenes locekļiem pilngadīgiem nebūs atļauts strādāt. Tad viņam jāpelna tik daudz, lai nosektu visas ģimenes izdevumus. Ir valstis, kas pasaka, ka ne, ja ģimenes loceklis ir kādu laiku jau ir nodzīvojis valstī, ka viņš arī varētu saņemt atļauju strādāt, un tad ģimenē strādā jau vismaz 2 cilvēki, un ģimenes situācija kļūst vieglāka finansiālajā ziņā. Ir vēl viena joma, kur tā praksē atšķirās, proti, kas notiek gadījumā, ja cilvēki izšķirās. Pie migranta atbrauca viņa otra puse, un tāpēc kaut kāda laika viņi izšķirās, jo tad faktiski sanāk, ka ģimenei būtu jāpamet valsts teritorijā ļoti bieži. Un ir valstis, kurām ir atšķirīga pieeja. Piemēram, ir valstis, kur pēc kaut kāda laika nodzīvošanas, piemēram, 4-5 gadiem, jūs varat saņemt tādu atsevišķu uzturēšanas atļauju, un tas otrais laulātais vai laulātā vairs nav atkarīgi no pirmā. Un nevar būt situācijas, piemēram, kad vienkārši laulātais, kurš ir izsaucis otro, viņš vienkārši viņu šantažē un pasaka, ok, mums ir strīdi, mums ir vārdarbība, domstarpības, bet ja tev tas nepatīk, tad es ar tevi izšķiršos un tev būs jābrauc atpakaļ kopā ar bērniem, piemēram. Bet tas ir bieži viena situācija, kad statistiski 7% gadījumā tas ir sieva ar bērniem, kas atbrauc apvienoties ar migrantu, ja mēs runājam par Eiropas Savienības dalību valsti. Līdz ar to ir tādas iespējas, kad tā sieviete nokļūst sevi neizdevīgajā situācijā, tīpaši, ja tajā valstī viņa nedrīkst strādāt, un visa viņas uzturēšanās valstī un finansiālais atbalsts viss nāk tikai no viena ģimenes locekļa. Ja. Un tātad varbūt arī gadījumi, kad laulātais, kurš ir uzaicinājis, un viņu direktīvā sauc par sponsoru, ja, ka sponsors ir miris, ja, ka sponsors ir nokļuvis slimnīcā, ka sponsors atrodas, piemēram, komā. Varbūt visādas tādas situācijas, un, protams, ja šajā gadījumā tātad nav iespēja saņemt tā saucamo autonomu uzturēšanas atļauju, tad ģimenes situācija var kļūt visai neapskaužāma. Un te tas atkal man jāatkārto, te būs atšķirīga pieeja katra no valstīm atkarība no likumdošanas, jo direktīva dod iespējas plašas izvēles opcijas dalību valstīm šajā ziņā. Šeit es gribētu vēlreiz apstāties un pajautāt, vai jums ir kaut kādi jautājumi par ģimenes atkal apvienošanas procesu. Jūs varat mēģināt arī atkal rakstīt vai no terzēšanā, vai no jautājumus un atbildes.
Tā izskatās, ka pat tā kādos gadījumos, piedodiet, man ir jāizlasa arī tūlīt. Diemžēl. Kādos gadījumos var atteikt ģimenes apvienošanos, ja es pareizi izlasu? Jā, ziniet, visdažādākos. Pirmām kārtām ir situācijas, kad finansiāli cilvēki nevar uzturēt. Kā es teicu, katrā no valstīm viens no izplatītākajiem veidiem, ka viņš nevar finansiāli atbalstīt, viņi neuzticēs viņa iespēja finansiāli pabalstīt ģimeni. Varbūt citas opcijas, varbūt opcijas, ka cilvēkam pietrūkst kaut kādi dokumenti, vai viņš nevar pierādīt, ka patiesībā tā ir viņa ģimene. Ja? Piemēram, ir aizdomas, ka patiesībā nav konkrētie bērni, nav viņa bērni. Kā es arī minēju, ir situācijas, kad cilvēki patiešām nevar saņemt kaut kādus dokumentus, bet ja dokumenti ir pazuduši, mēs te nerunājam, protams, par, teiksim, Eiropas valstīm, kur visus dokumentus salīdzinoši viegli var dabūt, bet, ja mēs runājam par migrantiem no tādām valstīm kā Nigērija, kā Sudāna, dažas citas, kur dažkārt, lai saņemtu dokumentu, jums personīgi jāceļo uz to valsti, jums ir jāiztērē daži tūkstoši eiro tikai, lai tur nokļūtu un mēģinātu saņemt to izziņu. Tad, protams, var gadīties, ka kaut kādi dokumenti jums pietrūkst. Trešais variants var būt variants, kad kompetentajām iestādēm ir aizdomas, ka patiesībā laulība ir fiktīva, laulība neeksistē. Ja. Ir vesela rokas grāmata, kura izdota, man liekas, arī latviešu valodā, tai skaitā, kur Eiropas komisija skaidro situāciju, kāda varētu būt gadījumi, kādas ir tas pazīmes, ka laulības ir fiktīvas. Jā, angliski viņa saucas nedaudz savādāk, marriage of convenience, bet tas tulkojums ir fiktīvas laulības. Jeb dažkārt arī pasaka, ka aprēķina laulības, bet tas nav juridiskais termins. Šie principā ir tādi visizplatītākie gadījumi, kad var rasties situācija, ka tu ģimenes apvienošanos neatļauj. Jo tas arī ir pietiekami plašs jautājumu loks, kad arī var rasties problēmas. Lūdzu, vai būtu kaut kādi citi jautājumi?
Tā, ja jautājumu pagaidām nav, tad mēs pārējām pie nākamā jautājuma par darba tirgus pieejamību migrantiem. Ja mēs runājam par darba tirgus pieejamību migrantiem, tad, kā es jau minēju, valstis pilnīgi nosaka to, cik daudz viestrādnieku tās būtu gatavas uzņemt. Respektīvi, valstīm ir tiesības definēt, ierobežot, paplašināt šo cilvēku skaitu, kas var ieceļot, bet, protams, tajā brīdī, kad migranti jau ir attiecīgajā valstī, tad uz viņiem attiecās visi tie paši nosacījumi, pielāgoties saistībā ar nodarbinātību. Ja mēs runājam par darba tiesību, var jebkuru cilvēku, pilsoni vai migrantu, ka viņam var likt pildīt kaut kādus obligātos vai piespiedu darbus. Ja? Arī tās ir atrunāts starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kā arī citos starptautiskajos dokumentos. Sarunājos, mums ir ienācis vēl viens jautājums, vai bēgļi, diemžēl es nevaru viņu, vai bēgļi var izraidīt no Vai bēgli var izraidīt no valsts, ja viņš ir veicis noziedzīgu nodarījumu? Jā, interesants jautājums. Patiesībā, ja cilvēkam ir bēgļa status, un viņš ir Latvijas vai jebkuras citas Eiropas Savienības dalībvalsts rezidents, un viņš ir veicis krimināltiesisku darījumu, krimināltiesisku nodarījumu, un tiesā ir lēmusi par kriminālsodu, tad viņam tāpat kā visiem pārējiem ir jāizcieš attiecīgais kriminālsods, bet tas nenozīmē, ka viņš tiks izraidīts uz savu izcelsmes zemi. Ja? Lai viņu izraidītu uz izcelsmes zemi, ir jābūt lēmumam par bēgļa statusa zaudēšanu. Visi statusa zaudēšanas nosacījumi, viņi ir atrunāti mūsu patvaram likumā šajā gadījumā. Tātad, ja viņš atradīsies cietumā, tad viņš izcietīs brīvības atņemšanas sodu cietumā, bet kad viņš iznāks, tas nenozīmē, ka viņu sūtīs atpakaļ. Ja? Jo viņš nav automātiski viņu nevar izraidīt atpakaļ, jo situācija viņa valstī varētu arī nemainīties tajā laikā. Var gadīties, kad viņš par to laiku, kad viņš izcietis, piemēram, brīvības atņemšanas sodu vai cita veida sodu, ka situācija valstī ir mainījusies, un tad viņš var ar kompetentas iestādes lēmumu zaudēt bēgļa statusu un atgriezties atpakaļ, ja viņam nav cita iemesla šeit uzturēties. Un citas iemesls šeit uzturēties, piemēram, varētu būt saistībā ar laulībām, vai arī saistībā ar faktu, ka šis cilvēks ir nodzīvojis vairākus gadus un saņēmis pilsonību.
Tādi varianti arī varētu būt. Automātiski noteikti nē. Jā, tātad fakts, ka ja viņš veicis noziedzīgu nodarījumu, nenozīmē, ka viņu izraidīs no valsts. Vai būtu kādi citi jautājumi? Labi. Es atvainojos, man arī ir nepierāsti jūs neredzēt un attiecīgi operēt šo iekārtu. Tātad, ņemot vērā, ka mūsu nodarbības laiks tuvojās beigām, es gribētu jums pateikties par jūsu uzmanību, par jūsu laiku, par to, ka jūs bijat aktīvi un uzdevāt man jautājumus. Un atlikušos jautājumus, kas jau ir saistīti ar imigrantu un bēgļu integrāciju, mēs attiecīgi izskatīsim ar jums nākamā webināra laikā, kas, kā zināms, jums būs atsevišķi izziņots. Šodien jums būtu liela pateicība un es jums novēlu jauku pēcpusdienu un vakaru. Paldies jums par uzmanību!